can't go home. I'm lonely, but I'm never alone. I'm lazy, but I'm all stressed out. Killing me to live what I live without. How the hell did I get in this cage? Cartoon picture of a man on stage. Well, I don't wanna bring the whole thing down, but it's getting pretty old being new in town. I don't wanna bring the whole thing down, but it's getting pretty old being new in town. I beat it, but it just won't die. Tu jau jāsabindē dakši. Un tas ir pagaidu saļņiks. Protams, tas darbojas kā saļņiks un rotāju upļavai. Mums vajadzētu nazi. Papras galviņam. Jā, nenot nazi. Jānī, iedam nazi. Labi, tagad nav būs tīri. But it bites me back. I'm stepping onto every crack. I'm smiling with a bitter sneer. Killing me to leave, but I hate it here. How the hell did I get this mad? Bleeding on the cross of a tree my head. I don't wanna bring the whole thing down, but it's getting pretty old being new in town. I don't wanna bring the whole thing down. It's getting pretty old being new in town. I'm waiting, but I got no time. Pionieri ieradušies paši pirmie. I'm sipping on the holy wine. Galvenais, ka kaut ko nenokavē. And I'm cut down to my bone. Killing me to die what the scar don't show. Kur tu raklis izārdīji namāk? Lai otrā simtā var ielikt. Bija ciet dubļi? Ar otrā simta tikai brauc. Tevi mīlēju. Ir tādām mazām adatiņām. Nezinu, ne? Ir. Mēs tagad liekam. 115? Jā. Tā kā pienākās? Pienākās 96. Vai tad? Jā. Vai 96. A tu izvarbrēs nāk, lai labāk iet? Tu līdzi, ka visu kompensēs ar drātītēm. Mums jau ir drātīta kompensēs. Čotka. Braucot uz Gruziju, man iztērēja 11 litrus 100, Zariņam 4. Tad ir tāds pēdīgs prāts benzīna tā kā. Jā, un tad mēs sāk domāt, kur ir problēma. No, kur bija? Zariņš saka, veļākos neesmu lauki, bet es nezinu, kur ir problēma. Bija atskrojies dīz? Dīz bija izskrojies? Jā, uz beigās. Nē. Nu, iekšā tā 115. Panīgi. No. Viņš beigas saka, bļēd, šāra, bet kāda dīz tev iekšā. Jo turistā iepriekšējā nedēļā turistā dzērumā. Tu atceries, ka viņi pazaudē dīzi? Nu jā. Tas bija pagājuši gadu, jā? Jā. Nu jā. Turpinājās ilgu gadu garumā. Tu neesam mainīgs. Tad tu visu laiku 115 brauc? Jā, bet iekšā mums 2 drātiņas tagad. Ir pats labums. Nu, bet kā, man jau ir 115, kāpēc man nerī? Ja bija šaudās motis ir. Nu, pa lielam jau tāds pats. Nu, bet, attieci karburātoram paredzēt dīzi ir tāda. Nu, tie karburātoriem mēs vienādi. Tā kā nezinu, ko tu man tāda. Galvenais, ka Kur tu man piekasies, un ne? Uzdot stulbs jautājumu. Ritīgi forši, nu? Tas var būt. Nu, mēģi kaut kur. Tikai pagā? Nav visu.
Maiņas apam ir līdz? Šī viņas paņem. Jā. No, tur nāk grupa. Ejam ārā. Apskatījām, ejam ārā. Tur jau viņam bija tas kocenes tanī. Bija kocenes? Nē, tur bija vēl viens. Tur ir kaut kādi jau ietēji iedzīvotāji. Tie, kas jau dzīvoja. Ja, kur tā raķete? Viss jau pārkautās lūžos jau. Visi? Nu, kā jau zinām, šīs raidkonkurss nedomās vienkārši celts, bet augstā kara laikā, kad ASV un PSRS tas bruņošanas sacensības, jā, viņi bija stiprāks un lielāks gribēja izdarīt. Tā viņiem, Krievu inženieriem bija tāds uzdevums dots, viņiem bija jāuztais tāda raķete, kuru spēja nolidot 2000 km un spēja panest kodolraķeti. Kodol galviņu. Jā. Tad 50. gadu vidū tika uzprojektēta un notestēta R-12 tipa raķete. Šāda. Bet viņa bija no mašīnas palēļuma. Viņa bija... Tas ir no šeienes fotografija? Nē. Motes! Motes! Nu, es parādīšu ārā visiem. Visi ārā redzēs. Viņa šādi bija palaišana no mašīnas, bet pēc tam, kad viņi to saprata, ka nav baigi droši, un viņa, lai palaistu viņu, ir jābūt gatavībai pēc 3 stundām tikai, lai palaistu. Tāpēc tika dota pavēle, lai izveidotu pazemes stacijas, lai varētu palaist viņu. Tad ir daudz drošāk un labāk var pasargāt. Šeit, tieši šeit, bija 4 R-12 tipa raķetes. Bunkurs pats ir 70 x 80 un katrā stūrī bija pa vienai raķetei. Es jums parādīšu arī, kur ir pats kupols ārā. Tur augšā bišku būs. Parādīšu visu. Šeit atradās 2 lieli dzinēji, divstāvīgi. Viņi pumpēja visu, kas no tām raķetēm, visu to filtrus, visu te bija. Redz, te pat ir izpultēji, visi tie, viņi te filtrēja ārā visu. Tie, kas saprot krieviski, var izlasīt. Kas tur rakstīts? Varat izlasīt. Боевого дежурства является выполнением боевой задачи особой государственной важности. Понятно? Понятно? O, tie ir labirints. Te var iet uz jebkur nevis uzstavīt, jā? Nē, guļamais līdz var arī palikt. Skaitamies uz 4. Gārins. Jā, tāda lielā. Kur sēdēja pilots? R-12. Šeit izskatās viss kvadrāts. Šeit ir paši, kur mēs bijām. Šis bija viss tas 70. Tā raķis izskatījās, viņa bija nereāli tuvu pie kupola. Tepat vien ir apakšā. Jā, viņa tepat vien bija. Attaisījās šitas vaļā, un tad vienkārši kupols sprāga vaļā. Var paskatīties visiem. Sāks komentēt, jā, te var sauc. Tev arī pieklēmējs, ne? Visiem jāceļ galvas nostties. Rītdien būs veiklība tāda, ne? Noraut pa vienam stobram. Domāju par smilšpīriem un pa vīlēm nejopakoju. Jo, haidī. Švīks, lai viņam ir kur eļļai palikt. Vajadzētu eļļu atnest kādam cilvēkam. Es vīli atnesīju. Atnes eļļu labāk. Lai eļļai tur ieķerties. Bet tādi... Tas ir dzels, viņam ir jāiet. Rītā vismaz nestāvēs 20.
tribe. Call it V. Funk. Yeah. Like a heart. Vai nebija viens? Jā. Bija. Jā, kopā kādreiz. Kā mēs darām? Nu ko, nu reku, šās reku mums ir instrumenti. Tev, tu ķer, lietas nostum. Kas tur ir ventīls? Tur ir veselīgi? Nav skrūtam ventīls. Nav, uzreiz. Nu labi, davai, viss sāk. Aiziet. Nu jā, nu. Jā. Sāc. Atspies. Oņu mīkst. Davai. Liekam apakaļ? Jā. Tu mēģini dabūt ventīlu iekšā. Ventīlu cauri. Ieliec ventīlu. Komandas darbs. Nē. Ir. Atceries, jāsaka stop. Man tas ir pats labākais rezultāts. Ļoti mīksta, laba riepa. Viegli montējās. Perfekta. Tādu mēs arī gatavojām. Jautājums. Kurien mēs ies? Mēs ies ar tejienu. Ies, Šito vajag ir atrast caurāk, ne? Domāju, kāpēc vēl lūdzu to, tāpēc tik. Jā, nē, tad viņš būtu sen jau. Kāpēc jau sen būtu jau lūdņos? Es domāju, kā nav lūdņos? A pēc tam izskatās.
junkies still in bed. Weatherman will call for rain. Voodoo man won't feel your pain. And I'm sharpening my knife, and I'm running for my life, yeah. And I'm cutting my way through, but this medicine won't do.